vēlēšanas patiesību sakot. Viņas varētu salīdzināt ar nobraucienu varbūt pa Uperu klostu, kur uz lielu klostu brauc cilvēki. Un ir vajadzīgs, kas to klostu vada. Un viena daļa saka, ka izvēlās vienu vadītāju, kurš saka, ka jābrauc vairāk ar labo pusi. Un otrs vadītājs, kandidāts, saka, jābrauc vairāk pa kreiso pusi. Un tad tie cilvēki, kuri tic vairāk vienam, saka, ka nē, brauksim labāk ar labo, un tie otri, kas tic vairāk otram, saka, brauksim labāk ar kreiso. Un tad tie, kuri ir vairāk, tad tie tā kā uzņemās atbildību par to visu klostu, un tad tas ir tas vadītājs, kas brauc, un tad brauc vairāk ar to labo krastu un ar to kreiso krastu. Tie, kas neiet uz vēlēšanām, viņi tikpat uz tā klosta sēž. Un ja viņš nav aizgājis uz vēlēšanām un nepiedalījies, lai noteiktu, kurš ir pareizais vai pareizākais ceļš, labais krasts vai kreisais krasts, kurš ir pareizākais vadītājs, no tā viņiem neatbildība mazāka, nedz arī viņiem sausākas drēbes, ja notiek kas slikts. Tās nepatīkšanas, kas uz visiem attiecās, ja klosts uzskrien uz krācēm, izirst un nonāk visi ūdenī vai uz grunts vēl sliktāk, attiecās visi. Tā kā manā uzturē ir ne tikai nepareizi vai bezjēdzīgi nepiedalīties vēlēšanās, bet manā uzturē arī ir ļoti svarīgi apdomāt jau pietiekoši saulaicīgi, par ko tad balsot, jo tās sekas jau uz mums pašiem ir attieksies. Kāpēc partijām ir jāpārvar 5% barjera, lai iekļūt Saeimā? Redziet, tas nav mans izgudrojums, tādēļ tieši atbildēt uz to jautājumu viennozīmīgi es jums nevarēšu. Šāds jautājums tika par procentu barjeru kā tādu pirmās brīvvalsts laikā likumdevējs ieviesa ar nolūku mazināt parlamenta sadrumstalotību. Jo, ja sākotnēji procentu barjeras nebija, un organizēt pirmās vēlēšanas bija svarīgi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku piedalās vēlēšanās, bez iepriekšējas pieredzes demokrātiskas valsts pārvaldīšanā, tad var teikt, ka ar pirmajām vēlēšanām šis mērķis arī tika sasniegts pirmajā brīvvalsts laikā. Bet, diemžēl, parādījās arī blakus efekts, ka parlamentā to viedokļu bija tik daudz un sadrumstalot, viņi faktiski nevarēja pieņemt lēmumu. Vai arī otrs blakus efekts bija tas, ka balss vienkārši tirgoja pa balsojumiem. Vai ir arī kāda formula, kā aprēķina vietas, tieši cik cilvēki no katras partijas iekļūst Saeimā? Jā, protams. Visi algoritmi ir noteikti likumā. 100%, pret ko rēķina katras partijas derīgās zīmes, tas ir derīgo vēlēšanu apkopšanas kopskaits. Nevis pilsoņu skaits Latvijā, nevis to cilvēku skaits, kas ir atnākuši uz iecirkni un parakstījušies, kas saņem zīmes, bet gan tas skaits, cik ir derīgās aploksnes vēlēšanu krastās. Tas veido 100%. Kad aploksnes atais vaļā un konstatē saturu un visas derīgās zīmes sadala starp partijām, tad konstatē 5% barjeru pret šo aploksnes skaitu, cik katrai partijai ir. Un, ja nav pārvarēt šie 5%, tādā gadījumā šī partija pie vietas atdales nenokļūst. Tātad, lai noskaidrotu, kā sadalās šīs te vietas, visu katras partijas derīgo zīmju skaits tiek dalīts ar veseliem skaitļiem. 1, 3, 5, 7, 9, 11 un tā tālāk. Tā lījumu skaits ir jāveic tik reizes, cik ir kandidāti pieteikti sarakstā. Kad visas partijas, visu šo te partiju iegūtās balsis ir sadalītas tādā veidā, tiek viņas visas sagrupētas, vienlaidus, dilstošā secībā. Un tad, kad viņas dilstošā secībā ir saliktas, tad tik cik šajā apgabalā ir vietas, pie tā skaitļa liek svītru un skatās, kam pieder tie dalījumi, kur ir virs svītras. Tai partijai, kurai piederīgi ir 3 dalījumi, ir 3 vietas, tai partijai, kurai ir 4 vietas, kam 2, tam 2 un tā tālāk. Kuri konkrēti kandidāti ieņem šīs 3 vai 4 vietas, nosaka jau cita vēlētāja izvēle, kā viņi liek plusus un kā svītro kandidātus.
Tā ir tā saucamā sarakstu iekšējā reitingošana. Zīmē, ja grib izdarīt izmaiņas, likums ir noteicis, ka ir vai nu pluss attiecīgi vietā pret kandidātu uzvārdam, vai viņa vārds ir svītrojams vai uzvārds svītrojams. Ja mēs lietojam jēdzienu mīnus, kas tā ir dzirdējis, ka tā lietot, tad tā ir maldināšana. Jo tad tajā rombā, kur liek plusu, cits ieliek mīnus zīmi, bet patiesībā viņš nav izdarījis nekādu atzīmušo kandidātu. Ja skatīties pa etapiem, tad pirmais posms, ko konstatē, cik ir tad, kad notiek balsu skaitīšana, pirmais posms ir konstatēt, cik vēlētāji ir atnākuši pēc parakstiem balsošanas lapās. Otrajā posmā konstatēt balsošanas kastē, cik ir derīgās aploksnes. Šīs derīgās aploksnes nedrīkst būt vairāk kā nākušie vēlētāji. Jo viņas ir vairāk, tas nozīmē, ka tur notikusi kāda mahinācija. Nākošais posms tiek konstatēts, cik ir derīgās zīmes. Šīs derīgās zīmes nedrīkst būt vairāk kā derīgās aploksnes. Jo nevar būt, ka kādam ir divas balsis. Ja? Līdz ar to tas, kas ir ielicis divas vai vairāk zīmes aploksnē, viņa balsojums, diemžēl, ir nederīgs. Tad, kad ir konstatētas derīgās zīmes, tad šo zīmes derīgumu konkrētai politiskai partijai nekādas atzīmes uz viņas vairs nevar anulēt. Viņas tikai tiek iekšējais reitings starp kandidātiem. Ja pat ja tā zīme ir krustām šķērsām pārsvītrota no viena stūra līdz otram, ko varētu saprast, ka dokuments ir nederīgs, vai tur ir zēburts uzzīmēts, vai puķa vai tanks, vai nākas, viņš nemaina to, ka šī zīme ir partija iedevusi balsi. Ja tas, ko cilvēks ar pilspalvu izdarījis, uz tā zīmes uzrakstījis vai uzzīmējis, nav ne pluss paredzētajā vietā, ne vārda uzvārda svītrojums, tādā gadienā viņi tiek uzskatīti kā nēsoši, jo viņi nemaina iekšējo reitingu. Tātad komisijas, kad jau strādā ar derīgajām zīmēm, pievērš uzmanību tikai vai ir pluss, vai ir vārda uzvārda svītrojums. Uz pārējo faktiski juridisku uzmanību nepievērš. Ja tur kāds ir kādu vēstījumu uzrakstījis un tā tālāk, tad tas dažkārt nāk vienkārši vēsturē. Jūs arī teicāt padomāt jau iepriekš, par ko balsot. Kā tad vēlētājiem izsvērt, par ko balsot? Kā balsot gudri? Kā nevis vienkārši aiziet tajā dienā un iemest kādu no sarakstiem? Te droši vien mans padoms tas varētu būt jautājums, ko viņš vairāk ieklausās. Vai viņš ieklausās politologu viedoklī, vai viņš pats ir spējīgs veikt analīzi, vai viņš pats ir sekojis, kā ir mainījusies pēdējo 4 gadu laikā mūsu dzīve un kādi ir bijuši tie pagriezieni punkti, kāpēc tas tā ir noticis. Vai mums ir mainījies ārēji apstākļu dēļ, un tur tad varbūt mēs maz varam kaut ko ietekmēt, es domāju, globāls mērogos, pasaules, bet tāpatās tomēr kaut kas vienmēr ir iespējams. Vai arī tas ir bijis iekšēji politiķu konkrētu vai partiju rīcības rezultāts. Un, ja cilvēks pats ir varējis tam visam sekot līdzi un izdarīt savus secinājumus, tad es domāju, viņam šobrīd ir skaidrs, par ko viņš balsos.